Katru gadu Talsos Dižmāras gada tirgus laikā notiek arī vēl kas īpašs – Talsu draugu diena. Šogad ieradušies viesi no Gruzijas Telavī pašvaldības, lai noslēgtu sadraudzības līgumu. Augusta vidū jau tradicionāli tiek atzīmēts Dižmāras laiks ar krāšņo gada tirgu, bet ļoti nozīmīgi, ka šajā laikā tiek svinēta arī Talsu draugu diena. Jau labu laiku vienkārši tirgošanās ikgadējā gada tirgu ir pārvērtusies par kultūras pasākumu un sabiedrisku notikumu. Augusta vidū Talsos ir draudzības svētki, tāpēc šogad bija ieradušies viesi no Telavī Gruzijā, Šķolkovas Krievijā, Prieņiem Lietuvā un Sāremes Igaunijā. Tals un Tals novads ir tipiska Kurzemes pašvaldība. Vietu, kā mēs gribam teikt, zem Talsu saules, ar riktīgiem kurzemniekiem, ar mūsu tikumiem, parašām un vērtībām. Tomēr visu to, ko mēs domājam par draudzību, mēs nevaram izstāstīt vai izlikt uz papīra. Tas ir pārāk sarežģīti un tuvu neiespējamam. Šogad Talsu draugu diena tika atzīmēta Gruzijas zīmē, jo tika parakstīts sadraudzības līgums ar Gruzijas Telavī pilsētas pašvaldību, kā arī pagarināts sadraudzības līgums ar Prieņu pašvaldību. Dienas svarīgākais brīdis bija sadarbības līgumu parakstīšana. Ar Gruzijas Telavī pašvaldību nodomu protokols par iespējamo sadarbību tika noslēgts aizvadītā 2014. gada 29. septembrī, bet 14. augustā sadarbības saites tika stiprinātas un tika noslēgts sadarbības līgums uz 5 gadiem, ko svinīgi parakstīja Telavī mērs Platons Kalmakhelidze un Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus. Tāpat 14. augusta vakarā tika atklāts Gruzijas paviljons. Atklāšanas pasākumā Telavī pašvaldības mērs pateicās par jauko uzņemšanu Talsos un runāja par nākotnes sadarbību. Skatītājus priecēja skanīgas gruzīnu dziesmas un emocionāls tautisko deju izpildījums. Gruzīnu paviljonā ik viens gan piektdienas vakarā, gan sestdien Dižmāras tirgus laikā varēja uzzināt vairāk par Gruziju, Telavī pašvaldību, tradīcijām, tradicionālajiem ēdieniem un ikdienu. Talsu tautas namā bija vērojama izstāde Telavī vēstures un mūsdienu skatījumā. Mēs ar jums esam sadraudzējušies un esiet pārliecināti, ka jums Gruzijā būs jums ļoti tuvi draugi jau no rītdienas, pat no šodienas, un mēs visus jūs gaidām Gruzijā. Talsa mums ļoti iepatikās, ļoti patīk mums jūsu mērs. Es godīgi saku, ka es no viņa varu ļoti daudz ko iemācīties. Es neesmu redzējis cilvēku, kurš tik ļoti mīl savu pilsētu. Sestdien Talsu draugu delegācijas devās uz Eiropas birzi, kur sadraudzības partneri iestāda savai valstī raksturīgu koku vai augu. Telavī mērs kopā ar Talsu novada domes priekšsēdētāju iestādīja ziemeļu melno vīnogu. Šodien mēs Eiropas birzī iestādījām vīnogu stādu, kas ir Gruzijas simbols, un šī diena arī simboliski mums ir ļoti svarīga, jo, kā jūs jau zināt, mēs esam parakstījuši līgumu, lai pievienotos Eiropai. Mēs speram soļus, lai kļūtu par pilntiesīgiem locekļiem lielajā Eiropas ģimenē. Un es esmu pārliecināts, ka mēs iekļūsim Eiropas ģimenē vēl pirms iestādītā vīnoga nesīs pirmos augļus. Svētku laikā noteikti katrs, kurš kaut uz brīdi viesojās Dižmāras tirgū, varēja uzzināt kaut ko par Gruziju, par Talsu novada jaunajiem draugiem. Ar gruzīnu tradīcijām iepazinās Baiba Demberga, Terēza Matisoni, Talsu televīzija.